šodienā arī mēģināšu komentēt to, ko jūs redzēsiet uz ekrāna. Tātad, kas man ir Latvija un ko es te varu sniegt? Jūs redzat mūsu Druvienas skolu, un mūsu simbols ir stārķis, svētelis, kas katru gadu bija ligzdu skursteņa galā, un šobrīd viņu te nevar redzēt šajā fotogrāfijā, bet šī skola ir tā kā viena liela skaista ģimene. Un mums Latvija tā ir tāda kārtīga ģimenes sajūta, mēs to tā saprotam un izjūtam. Tā mums pirms jau tā ir vietas sajūta, dzimtenes sajūta. Druviena ir bezgalīgi skaista, 4 ceļi krustojas centrā, un visus viņus ir, gar visām malām ir šīs skaistās lielās ozola alejas, kas iestādītas mūžas laikā. Vienalga, no kurienes jūs iebrauksiet Druvienā, jūs sveicinās ozoli tāds spēka un stipruma simbols. Un mēs arī rīkojam, tad, kad gribēja nozāģēt, mums to ozola aleja bija tāda kā pa šauru tie ceļi un vajag nozāģēt. Tad mūsu skola arī rīko akciju. Mums bija tāda liela tiešām padarīšana, un mēs nosargājam tos ozolus. Viņi joprojām mums ir tikai 3 tika nocirsti. Tātad Latvija tā ir sakopta, tīra, brīnišķīga vide. Un skolēni katru gadu iet talkās, gan Vislatvijas talkā piedalāmies, bet talkas mums ir sen, pirms vēl tā Vislatvijas talka kļuva populāra. Mēs katru gadu vienmēr cītīgi esam kopuši gan savas ceļmalas, visu 4 ceļu garumā, līdz pagasta robežām, gan arī savu skolas parku, kas ir pietiekoši liels, gan abu muzeju apkārtnes, gan arī kapsētu. Un tad pie Druvienas vecās skolas ir tāda tradīcija, ka katru gadu izlaiduma klase iestāda vienu ābeli. Lai tāpat kā senāk, kad tur strādāvā skolotājas zvaigznītes un bija milzīgs un skaists ābeļdārs, kas tagad ir izpostīts, lai viņš atjaunotos. Un atbraucot ekskursantu uz Druvienas veco skolu, varētu ne tikai baudīt garamantas, bet arī pastaigāt pa ābeļdārs un baudīt rudenī tās augļus. Un bez tam Druvienā Latvija tā ir mūsu kultūra, mūsu tautas dziesma. Tā ir mūsu folklora. Un mums Druvienā darbojas folkloras kopa Pērlis. Jūs visi pazīstat vadītāju, dziedošais ģimenes pārstāvi Daci Vītolu. Jau 14 gadus mēs sadarbojamies ar šo ģimeni, kas ir būtībā gan it kā kaimiņu novada ģimene, bet viņi dzīvo tikai turpat aiz Pērļas sila, un visi viņu bērni ir mācījušies mūsu Druvienas skolā, izņemot pēdējo, kas Drustos, tautskolā 99 balti zirgi. Bet mēs ļoti mīlam savu vadītāju un savu kolektīvu. Jūs redzat otru skolotāju, kas ir Paunā, tā ir Līga Kļaviņa, brīnišķīgs cilvēks, kas vada mūsu klavieru pulciņu, solfedžo un vispār uztur visu koru garu, un mūsu skoliņa ir ļoti maza īstenībā. Bet mūsu koris ir tik varens, lai gan tikai 25 cilvēki, bet viens no labākajiem koriem novadā, un mēs arī braucām uz dziesmu svētkiem. Un tāpat mēs mīlam dejot. Mums ir gan vidējās paaudzes deju kolektīvs Silmači, gan arī dažāda vecuma, tātad bērnu deju kolektīvi. Un arī deju kolektīvs, 5. 6. klases deju kolektīvs izcīnīja godu piedalīties dziesmu svētkos šogad. Tā, un Druvienā ir arī seno amatu prasmes tiek turētas un celtas godā. Šeit jūs redzat skolotāju Astrīdu Ķemeri kopā ar savu keramikas pulciņu, bet tāpat mums arī ir kokapstrāde un tam līdzīgi. Tā, es jau jūtu, ka tā saulīte ceļas augšā, bet sports ir bezgala. Bet tā, jūs tādu paskatīties, bet viena lieta, ko es nevaru nepateikt. Druviena ir porga dzimtene, un tā ir dzeja. Un mums katru gadu ir dzejas svētki Druvienas vecajā skolā muzejā. Un arī es pati vadu Druvienas skolā dzejas pulciņu, un tāpēc gribu pabeigt prezentāciju ar dažiem tādiem jaukiem vārdiem par Latviju. Ceļš skrien caur vidzemi, un acis apskauj ik pakalnu, ik bērzu birstaliņu, ik upīti, ik lauka ielāpiņu. Tik maigi gribas izrunāt tik vārdu. Tu mana Latvija, es sevi stādu, kā koku iesakņoties mūžīgi un zeltā krāsot tavu rudeni.